Jā, paldies. Jā, nu vārds digitalizācija šodien izskanējis ir vairākas reizes dažādos kontekstos un nevelti, jo mēs dzīvojam digitālā pasaulē un digitalizācija kļūst arvien neatņemamāka mūsu ikdienas sastāvdaļa. Tad šodien es pastāstīšu, ko tad nozīmē edits. Droši vien daudz esat dzirdējuši šos burtu salikumu, izskaidrošu, ko tas nozīmē pēc būtības, kāda veida atbalsts pie mums ir pieejams un visbeidzot, kā tam pieteikties, kā to dabūt, tad tas ir tas, par ko es šodien vēlos jums pastāstīt. Nu jā, kā mēs slaidus varam pārslēgt. Jā. Vēl viens no digitālajiem rīkiem. Jā. Arī prezentācijās neiztikt bez šīm digitālajām lietām. Lūk, tātad, kas tad ir edits? Edits ir daļa no Eiropas digitālās inovācijas centru tīkliem, kas ir visā Eiropā. Vairāk nekā 300 Eiropas digitālajā inovācija centri ir izveidoti. Katram no viņiem ir savs uzdevums, savi mērķi, sava specializācija, un arī pie mums Latvijā ir 2 Eiropas digitālās inovācijas centri. Man ir gods šodien pastāstīt par viņiem abiem. Mēs arī šeit klātienē esam pasākumā abi 2 pārstāvēti, tā kā noteikti var izmantot arī iespēju ar mums aprunāties kafijas pauzēs un parunāt par jūsu digitālajām iecerēm. Bet par to, tad, kāda ir mūsu uzdevuma, kādas ir atšķirības, mēs kā Latvijas digitālais akcelerators atbalstam visas iniciatīvas, kas ir saistītas ar jaunu digitālu produktu vai pakalpojumu izstrādi un ieviešanu. Turpretīm IT klasters vairāk atbalsta uzņēmumus, kuriem ir nepieciešams pilnveidot kaut kādus iekšējos darba procesus, kļūt digitālākiem, efektīvākiem, strādāt ātrāk, labāk, kvalitatīvāk, precīzāk. Tās ir tās lietas, ko sniedz mums digitalizācija, un tad arī šiem mērķiem ir pieejams atbalsts pie mums Edicā. Lūk, tātad šeit var nedaudz redzēt šīs atšķirības, kas ir starp mums, Latvijas digitālo akceleratoru un IT klāsteri. Tātad, kā jau minēju, mēs palīdzam tiem uzņēmumiem, kas meklē jaunas iespējas, veidot jaunus digitālus produktus vai pakalpojumus. Turpretīm IT klāsteris vairāk fokusējās tieši, lai palīdzētu uzņēmumiem tieši digitalizēt tiešējos darba procesus. Lūk, tad, kā tad vispār rodas jauna digitāla produkta vai pakalpojumi? Vispirmām kārtām mums jau ir jāspēj saskatīt kaut kādas vajadzības, kas pastāv tirgu, un tad tālāk meklēt viņām kaut kādu speciālu risinājumu, ko sniedz mums mūsdienu digitālās tehnoloģijas, lai šīs tehnoloģijas varētu piedāvāt jau kā jaunu digitālu produktu vai pakalpojumu. Ir tomēr ikdienā jāmācās, aktīvi jāpilnveido savas zināšanas, jāseko līdzi modernajām tehnoloģijām, kā šobrīd varbūt tās populārākās ir mākslīgais intelekts, mašīna redze, dažādas lietu interneta lietas. Tā kā visas šīs lietas ir nepieciešams mācīties, apgūt, un tas ir tas, ko mēs arī pie sevis Latvijas digitālajā akceleratorā palīdzam uzņēmumiem, tieši pilnveidot savas digitālās kompetences, lai varētu šīs jaunās iespējas saskatīt un tādā veidā strādāt pie jaunu produktu pakalpojumu attīstības. Lūk, un tad, kad jau ir skaidrs, kāds varētu šis produkts būt, tad ir jāspēj uzņemties risku, ieguldīt naudu un arī savu laiku, enerģiju, lai pie šī produktu pakalpojumu strādātu. Un arī šajā posmā Latvijas digitālais akcelerators var diezgan būtiski palīdzēt, jo faktiski, lai uzņemtos šos riskus, protams, ir jābūt uzdrīkstēšanai, bet arī ir jābūt nedaudz resursiem, lai to izdarītu. Un tā kā pie mums ir pieejami speciālisti, kas var palīdzēt šo procesu padarīt vienkāršāku, mēs varam piesaistīt ekspertus dažādu digitālu izaicinājumu risināšanai, un jums, pateicoties šai programmai, nav par to jāmaksā, kas ir diezgan liels iegūms un ļauj pie šiem produktiem strādāt un attīstīt viņus veiksmīgāk. Nu, lūk, tātad par apmācībām mēs piedāvājam dažādus
kursus gan par specifiskām tehnoloģijām, gan arī vispārīgi par inovācijām, kā tās rodas, kā pie tām strādāt, dažādi digitālās transformācijas apmācību kursi un šādas lietas pie mums ir pieejamas. Lūk, tad mūsu mājaslapā arī var apskatīt mūsu aktuālo apmācību kalendāru. Kā var redzēt, ir dažādas interesantas tēmas jau pieejamas tuvākajā laikā, un plānojam arī vasaras sezonā apmācības par dažādām digitālajām tehnoloģijām. Lūk, un tad, kad ir jau tālāk jau skaidrs, kāds būs šis jaunais digitālais produkts vai pakalpojums, vai arī kāda veida procesi uzņēmumā ir jādigitalizē, lai kļūtu efektīvāki, tad, protams, ir nepieciešams finansējums. Pie šī finansējuma varam palīdzēt viņu iegūt gan mēs, gan arī mūsu kolēģi no IT klāstera, kuri var palīdzēt izveidot šo rīcības plānu, kādā veidā un ko attīstīt, un tālāk jau saņemt finansējumu dažādās citās atbalsta programmās, gan pie LIA, gan pie Altuma, ko arī jau iepriekšējie runātāji minēja. Tā kā tas ir tas, ar ko sākas vispār ceļojums digitalizācijas pasaulē. Lūk, un tad faktiski par to, kas tad var saņemt šo finansējumu, tas finansējuma saņēmēja loks ir pietiekoši plašs. Mēs varam atbalstīt gan pavisam mazus uzņēmumus, gan vidējus, gan arī lielus. Un kas ir interesanti šajā programmā, mēs varam arī palīdzēt publiskajām sektoram, tā kā radīt jaunus digitālus produktus pakalpojumus publiskajā sektorā, lai mēs visi arvien vairāk un vairāk dzīvotu arī tādā modernākā un digitālākā pasaulē pie mums Latvijā. Lūk, kāds tad ir tas process, kādā veidā var tikt pie Edits atbalsta? Pirmām kārtām ir vienkārši jāpiesakās, un pieteikuma anketu var atrast mūsu mājaslapā un arī IT klāstera mājaslapā. Tad uz šī pieteikuma pamata mēs tālāk jau izvērtējam, vai uzņēmums vai pretendents ir atbilstošs programmas finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Ja viss ir kārtībā, tad tālāk mēs aicinām aizpildīt digitālā brieduma testu, kas faktiski ir tāds kā sākuma punkta noteikšana, kur tad jūs šobrīd esat savā digitālajā attīstībā. Un tad, kad tas ir skaidrs, tad jau kļūst daudz saprotamāk, kādi ir tie nākamie attīstības soļi, kas ir nepieciešami, lai kļūtu arvien digitālāki un attīstītos tālāk. Un tad šī plāna sagatavošanā gan mēs, gan IT klāsters jums var ļoti nopietni palīdzēt. Mēs sagatavojam digitālās transformācijas ceļakarti, kurā tad ir iezīmēti šie turpmākie soļi, un tad, kad pretendents ir apņēmības pilns pie šīm lietām strādāt, tad jau mēs tālāk soli pa solim piešķiram nepieciešamos atbalsta instrumentus. Lūk, un visbeidzot, tad, kad šīs aktivitātes ir veiktas, tad mēs arī izdodam atzinumu par to, ka uzņēmums ir kļuvis digitālāks. Mēs arī izpildam atkārtot digitālā brieduma testu, kuram parasti uzrāda labākus rezultātus nekā bija sākumā, kad mēs uzsākām šo sadarbību. Lūk, digitālās inovācijas centri, gan mēs, gan IT klāsteris darbojas visā Latvijā. Katrā Latvijas reģionā ir kāds no mūsu, kāda filiāla vai arī kāds no mūsu sadarbības partneriem. Lūk, tā kā šeit manā kartē nav Daugavpils iezīmēta, bet tas nenozīmē, ka atbalsts nav pieejams. Faktiski mūsu Latvijas digitālā akcelerātora centrs atrodas Rēzeknē, bet savukārt IT klāstera centrs ir tāpatās Daugavpilī. Tā kā droši varat pieteikties un saņemt atbalstu gan no mums, gan no IT klāstera. Lai būtu veiksmīgāka sadarbība un lai attīstītos digitālajā jomā, mums pašiem un arī uzņēmumiem ir nepieciešami dažādi tehniskie eksperti ar plašu kompetenci dažādos digitalizācijas jautājumos, un tad mēs arī esam veidojuši tādu kā kopienu, kur apvieno visas šīs digitalizācijas kompetences. Kā var redzēt šajā slaidā, mūsu partneru lokā ir ļoti daudz un jaudīgi partneri, kas var palīdzēt risināt dažādus tehniskus jautājumus saistībā ar digitalizāciju. Lūk, un tad šeit ir kontakti, kur var pieteikties. Šie ir manu kolēģu kontakti no
IT klasteri. Andris Kucins un Andris Onzuls tepat sēž, tā kā noteikti ar viņiem runājiet, un arī es esmu šeit klāt. Mani kontakti ir šajā slaidā, un būšu arī pieejams kafijas pauzē, tā kā ar lielāko prieku palīdzēšu visiem, kas domā par digitalizāciju, lai jums izdodās. Paldies!